Es nezinu, vai jūs kādreiz savā dzīvē esat pamanījuši to, ka pasaulē gudrākie, veiksmīgākie programmētāji un dizaineri sev uz galda bieži vien tur gumijas pīli. Dzelteno klasisko gumijas pīlīti. Un vai esat kādreiz izdomājušies, kāpēc tā tas notiek? Eksistē zinātniski pierādīta metode. Rubber duck debugging. Jo tā interesanti, es ceru, ka jūs zināt pareizi, es šaubos, bet uzskatīšu, kā tas izrunājas. Respektīvi, ja tu nevari atrast kļūdu kodā, dizainā, kaut kādā projektā, vienkārši izstāsti, ko tas izdarīs gumijas pīlē, un problēma atradīsies pati. Jo gumijas pīlē nekomentēs, nekritizēs, un gumijas pīle nevar atbildēt. Bet tu, skaļi izrunājot savu darbību, vari atrast problēmu, kur tā ir nonākusi. Un ja tas palīdz pasaules labākajiem programmētājiem, dizaineriem, cita veida radošo darbu speciālistiem, tad kāpēc arī mums savā ikdienas gaitā neizmantot šo gumijas pīles efektu? Personīgais asistents, ja šajā gadījumā gumijas pīle mums varētu katram noderēt ikdienā. Tāpēc, kāpēc to nenēsāt sev līdzi? Tāpēc tu uzlik vienkārši uz tiekrakli. Lai mana gumijas pīle vienmēr ir ar mani, un kad es kaut ko nesaprotu, es viņai varu izstāstīt. Viņa man neatbildēs, bet es pēc savā galvā sapratīšu, kur tad ir tā problēma. Nebaidies būt krāsains, nebaidies būt spilgts, nebaidies būt tu pats un nebaidies vilkt dažkārt savu personīgo asistentu gumijas pīli sev uz prekla. Jo dažreiz vienkārši pīle ir tā, kas saprot tavu loģiku, pat tad, kad tu to pats nesaproti.